Tuvojās pašvaldības vēlēšanas, un beidzot mēs esam nonākuši pie tā, ka pašvaldībās vērtējam tieši politisko partiju šo saimnieciskumu, kas kā viņas rīkojās. Tagad mēs ejam kaut kādā ļoti tādām digitālās pātagas virzienā, kur tas nebūtu pareizais veids, kā radīt papildus stresu satiksmē. Piemēram, es jau Rīgā cenšos braukt pa otro joslu, jo nedod Dievs nepamanīšu, kur ir sākusies vai beigusies kārtējā autobusa josla. Tas nav gluži tas, ko vajag. Ir daudz lietas, kas ir pareizi, kur ir jāsamazina ātrumu pie tām pašām mācību iestādēm, vai tas, ka Barona ielā ir palielināts ātrums. To, kas notiek vienotības vadītajā Rīgas domā par Bargo kundzi, kur galvenā lomā ir ķirsis, un tagad visiem bām automātiskie sodi. Pātaga vietā ir automātiskās kameras, Hyundais noslēpts kaut kur stāvvietā un tik bildi. Raksti savu viedokli komentāros uz interesantākiem jautājumiem, centīšos atbildēt, varbūt pat šāda video bloga veidā.